mēs runājām, ka tajā laikā jūs vēl nebijāt dzimuši, bet tas nenozīmē, ka jūs esat mazāk patriotiski par savu valsti. Un es tiešām gribu dot vārdu cilvēkam, kas tās dienas notikumos bija klāt kopā varbūt ar jūsu vecākiem, ar vectētiņiem, vecmāmiņām, bet tas bija ļoti nozīmīgs un arī smilteniešiem ļoti dārgs brīdis. Jā, labdien! Nākat tā ciešāk, jā, droši. 20. janvāris, svētku diena, piemiņas diena. Un kā tad īsti bija? Izcīnījām vai nosargājām to brīvību? Gan izcīnījām, gan nosargājām. Jā. Nu, labi, lai dzintrai Dievs dod, kad izcīnījām, jā. Kaut ko jau arī cīnījām, nenoliedzam, bet galvenais jau nosargājām. Barikādas vien jau liecina. Tāpēc es paņēmu līdzi, lūdzu, palaižiet apkārt, paskatieties. Jūs zināt, kā visiem šiem barikāžu cīnītājiem principā bija domātas barikāžu piemiņas medaļas. Redz, kur ir medaļa visā greznībā. Mazais žetoniņš, ko piesprāst pie žaketes, un lielā medaļa, viss oficiāls, tātad Latvijas valsts apbalvojums. Ja? Un arī katrai medaļai līdzi nāk oficiāls dokuments, apliecība, medaļas ir numurētas. Šis, kā redzat, ir Valdis Plukšis, tas bija mums 8. darbu vadītājs. Tā kā Valdim mantinieku nav, šī te viņa medaļa un šī apliecība turpmāk glabāsies mūsu Smiltenes novada muzejā Mērumuižā. Nu, paskatieties, kā tas bija, kā tas notika. Ja? Vienīgā nelaime, ka barikāžu dalībnieki bija ļoti daudz, bet šīs apliecības ir izsniegtas pavisam nedaudziem. Tas process gāja tik lēni, viņas ir numurētas, šitais ir 13 000, nu, pāri pa 20 000 kaut kur tikām, bet visiem netika un, acīm redzot, arī netiks. Nu, kas grib pastīties, ja? Droši. Kas grib medaļu paskatīties, ja? Varbūt kādam ir, varbūt kādam nav. Smilteniešu medaļas ir dabūjuši daudz, apmēram 500. Ja? Precīzi neviens nezinu, jo iespējas ierosināt medaļu piešķiršanu bija daudz variantu. Nu ko, runāsim tā pavisam gari vai pavisam īsi, ja? Nāca šie te atmodas laiki, 87. atcerāties, 88. 89. kad Rīgā pienāca 90. gads, 18. martā, kad Tautas fronte taisīja vēlēšanas, augstākā padoma, lai pieņemtu Latvijas neatkarību. Mēs te Smiltenē sākumā izvirzījām 2 kandidātus, Juris Zušmani, kurš, diemžēl, ar godīgi sakot, lāga nevar pakustēties, un Jāni Āri, Polsmanis kolhozas priekšsēdētāji, kas jau sēdiet kapos. Diemžēl kandidāti abi bija tik labi un tik līdzvērtīgi, ka neievēlēja nevienu. Bet tā kā kandidātu un deputātu Smiltenei vajadzēja, mēs fiksi sameklējām Daini Ivānu, kurš tajā laikā vēl it kā bija brīvs. Dainis piekrita un 29. aprīlī 90. gadā Dainis tika ievēlēts par mūsu deputātu toreizējā augstākā padomē. Un es gribu teikt, ka Dainis šo te pasākumu pienākumu pildīja ļoti nopietni. Vismaz 9 reizes viņš bija Smiltenē, Smiltenes tantiņas viņa apbēra ar cimdiem, ar zeķītēm. Un atcerieties, varbūt, un jūs jau nevarat atcerēties, kad vienu gadu, kad šie te Baltijas ugunskuri tika dedzināti uz vietām, mums Jāņakalnā bija skaists ugunskurs, Dainis bija ar visu kundzīti un visiem 4 bērniem. Nu, visi džinsa biksītēs, visi botās, nu, tajos laikos tā mīļa un simpātiski tas viss izskatījās. Nu, uzreiz jāsaka, nav skaidrs, kāpēc padomju armija iedarbojās tikai Viļņā. Ja armija ņēmusi būtu visas Baltijas valstis uzreiz, Rīga, Tallina, nekādas brīvības cīņas, nekādas barikādas te vairāk nenotika. Viss būtu izšķīries vienā naktī. Nu, bet kā nu notika, tā notika, un deg nepārtraukti svecības. Tas momentā, pateicoties Jurim Podniekam, nenoliedzami mūsu dižākam žurnālistam, aizgāja visi gaisā, aizgāja visu pasauli. Arī Dainis Ivāns paspēja aizvedot no Rīgas uz Ostu. Nu, kas tad no Krievu puses mums visvairāk palīdzēja? Kas atcerās, ka māca vēsture? Nu, ko? Gorbačovs palīdzēja mums?
Jeļcins palīdz. Nav īsti skaidrs. Nav Pareizi, īsti, jā. Dzintra pasaka priekšā, palīdzēja Boris Jeļcins. Zin bērni, zin visu. Jā, Jeļcina nebūtu, tad kas Jā, to zina, kā jā. tas arī būtu vēl. Ja? Gorbačovs tā kā izvairījās, tā kā tēloja tādu neatkarīgu. Viņš vēl skaidroja, ka var paturēt Nu, jā. PSRS, vai ne? Un, ja sekoja tā informācija, pavisam nesen Lietuvas valdība lūdza Krievijas valdībai atļauju izklaušanāt Gorbačovu, bet Krievija pateica nē. Un arī Gorbačovs pateica, ka nevajag, ka viņš jau visu ir pateicis. 13. janvārī, tāda bija taisna svētdiena, Daugavmalā notika šī te masu manifestācija. Man ir vēl viens dokuments līdzi, bet to mēs tā visu nevaram, bet to bildi, ja jūs esat redzējuši, bet te viņi ir iekšā. Milzīgā masu manifestācija, kurā piedalījās 700 000 cilvēku. Tā ir skaitā ļoti daudzi smiltenieši. Un jau braucot atpakaļ ceļā no Rīgas uz Smilteni, zēni jau saprati, kas notiek, un pusceļā mūsu autobus tika pagriezts atpakaļ, un mūsējie faktiski Rīgā ieradās kā vieni no pirmajiem augstākās padomas aizstāvjiem. Tas jau bija 13. jau svētdienas pēcpusdiena. Jānis Dinga, Jānis Fabiāns, Nazārs Golubevs, Ainārs Mežulis, ko jūs ļoti labi pazīstat, ja? Un vēl citi. Apmēram 17 gabali bija pirmie. Nu, un pēc tam sākās mums darbs uz vietām. Naktī arī tehnika tika aizsūtīta uz Rīgu pietiekoši daudz. Un jau sākot ar pirmdienas, paskatieties, es tā neizdevās uzreiz uzšķirt šo te bildi, kur ir tā Daugavmalas manifestācija. Nu, visu apskatīja jau, no ikdienā vairāk. Un pirmdienas rītā jau mūsējie jau devās pirmais autobus uz Rīgu. Un tā 11, 12 dienas, gan no rīta 7, gan vakarā 7 no baznīcas laukuma. Es personīgi vienmēr pavadīju autobusu ar mūsējiem uz Rīgu. Kamerāts, desas, limonāde, gurķi, marinēti un citi labumi. Mārtiņš Būnieks, no visa, Smiltenes pienotava, Arturs Mītieks, diemžēl. No šiem te vadītājiem vienīgais Paulis vēl ir.